Labrīt. Mazliet īsa nakts kaut kā atkal. Pulkstens 6:35. Braucam uz Kauņu pie KTK. Mēs braucam pēc mūsu reizbusa, ko mēs esam pasūtījuši jau, nezinu, 2 nedēļas apakaļ no Beļģijas. Ceļš uz Kauņu tūlīt būs un pirmo reizi redzēsim savu balto busiņu. Izdomāsim viņam vēl vārdu, bet mums būs busiņš. Finally. Ok, reku Stražniča auto. Tā, nu mums te sanāk labrīt. Čau visiem! Viss 90 beidzās lidās atvilks Blakbādeši. Let's go! Nu, nobraukuši mēs esam kāds 10 kilometrus varbūt vai. Vēl tālu jābrauc. Tas ķekals. Jā, vai tev Bauskā tiekās? Nu, ko esam Bauskā? Bauska ir mūsīgi. Kā jau teicu, tiekās Bauskā, davai tiekās Kauņā. Kādas 4-5 mēnešus neesmu dzēris kafijas izstrādājums. Roberts uztaisīja baigo manevru tikko. Tās 3 nedēļas dzēris kafijas izstrādājums. Turiet vēderi. Fokus nebija, bet... Esam lietu. Super. Vieglākais ir izdarīts. Tagad jāizbrauc vēl uz Kauņai. Nu vēl 108 kiļi. 10 būs. 10 būsim tur, tad drošiem 2 stundas nočakarēsimies un tad jau. Neticēsiet, esam Kauņā. Wow, vietēji jau mums te pīkstina, kā mēs te baigi lēni braucam. Nevajag pasēdēt telefonā sastrēgumā, kas tā vispār pa mentalitāti. Mēs tad no savas metropoles atbraucam. Nu neko, Kauņa, no tie, kas nav redzējuši, reku smuki izskatās viņiem. Tā kā Daugavpils tikai 2 reiz lielāk, reku viņiem ķipa sava Daugava. Lai jā, parasti mēs te pār vienu citu tiltiņu braucam pāri, tad mēs tagad lēžamies šeit uz krastē, jo pati trase reāli Kačerginas, a.k.a. Žemudas Žeitas ir tur. Un tur tas tāds tilts iet pāri, mēs tagad braucam šeit uz krastē lejā pie KTK. Attiecīgi, kur mums race vans stāv. Nevaram jau sagaidīt, liels satraukums ir sirsniņā manāms. Nu jā, tas būs dzīvē pirmās bildes. Kaut kādas bildes, ja čaļi bija atsūtījuši, kā viņš tur izskatās un tā, lai kaut ko nokomentējuši. Bet nu, dzīvē ir dzīvē redzēt. Jūs jau zināt, kā ir dzīvē bēbis redzēt. Pēc tam, kad ir redzēts Instagramā. Tā, no apsargiem mēs esam tikuši garām veiksmīgi. Tur nedrīkst te filmēt. Nu, reku, lēšu, kā tā kā fūra. Kauņas tehnikos koledžas. Kaut kur arī busiņš stāv. Kurš ir mūsējies? Mūsējies ir tāds Pantovijs, nu, ar Mercedes zīmi. Mēs šeit. Viņš iekšā domā stāv? Te viņiem viņš ir. Te viņi ir. Nu, 100 punktiņš stāv kaut kur citur. Droši pažobelē kaut kādā ielikts. Labi, mēs iesim atrast. Tiksim pie atslēgām, parādīsim pusi. Skaistus! Nu, esi sveicināts. Ir te kaiseki pāris, bet nu viss ir labojams. Nav rūsa. 6-vietīgs. Nu, vai 5-vietīgs viņš skatās. Liekas, 6-vietīgs. Ja, nu tā esi vaļā, nu! As expected. You clean? Clean, yeah. Nu jā, reku, tas, ko es teicu, kad ir niša augšā aizbūvēt. This is a rare option. Okay. Very rare option. Because usually even those buses, they come with, if it's all cargo, yeah, it also comes with an option that from cargo side, all this space is for luggage. No, like... Okay. Interesting smell. Nah, it's just from sitting down. Maybe some... pelējums un... So, and wow. the funny thing... Pirmo reizi redzu
Kruti šīs kabatas un šī niša virs. No tiem, kam ir busiņi, es sapratīs. Arī var gulēt, ja brauc trietā. Tā var gulēt. Tad, ja brauc šitā, forši, kad ir dalītais beņķis. Abiem ir roku balsti. Bomba. Tas aiziesim, pasīsimies, kā izskatās aizmugurē. Un te jau, te ir piss. Darba zirdziņš. Te mēs bišķiņu uzmodificēsim. Kaut kas jau ir, kaut kas jau tepat ir lietojams jau. Nišas, tā tālāk. Piekariņš var just tāds vispār, lai iekrīt ūdenī, lai nenogrimst. Teiksim tā, ideāls busiņš kruīzs. Un ir papildus klimu uz aizmuguri. Tas arī ir opcija. Protams, ka nepielēca tikko. Jo gan degviela ir maz, un gan Roberts neuzsildīja sveces, un tāpēc arī nepielēca. Tāds sportists es nevaru. Ko tu skaties? Vai parosēs jūt? Ne, bišķiņ. Tas tāpēc, ka te ir nolausts. Ar durvis ir ar dārgajām eņģiem. Reku, te jau mēs banerus varēsim likt iekšā. Šit kāds liekas. It has on side, but I usually... Strādziņš jau šitien zina, kā būsam vajag. Turbu viss savs. Viss izstās. Ļoti labi skan. Varējām, protams, eļas līmeni pasīties pirms piešķilām, bet skan labi. Sounds like it has, yeah. Sounds like biturbo. Ko? Ko tas tā? Jā. Es nezinu, vai priecāties vai bēdāties, it kā biturbo. Tas nozīmē, ka powers ir, bet vairāk. Ir arī dārgāk. Ir arī dārgāks problēmas. Kaut kas jauns. Surprise, Valdī! Tā jau. Piedzīvojums būs piedzīvojums galā, teiksim tā. Bet skan ļoti labi. Murrā. 190 000 noskrējiens. Viņam arī būtu jāmurrā. Labi, sakārtosim te visus papīrus, jādabū vēl tranzītniekus. Uz ceļiem. Jūs, Robert, uz ceļiem redzēsiet tikai baznīcā, kad jaunu mašīnu ir nopircis. Nav. Te ir kāds iebliezis vienreiz, bet sūds. Čaļiem vienkārši nolikta viņa, kur viņiem mētājās mašīnas. Visādas interesantās, parastās, netik parastas. Ja kāds zina, šī mašīna ļoti... Kādreiz bija ļoti kruta un bija ļoti laba. Šo sauc par Big Daddy. Ko pat Calko brauca laikam Rīgā un uzstādīja baigi labo laiku. Beigās viņi novākoja Pērnavā ar kaut kādiem 5 kūleņiem. Kaut kas salūza taisnes galā stūrē un iebrauca valnī un tad aizkūleņoja garajā gonkā. M3 motors, 4-trīgs V8. Bet šis jau tāds motosporta motors, ne? Jā, laikam. Cost like Porsche and more, but the guys love the BMWs and want to show that they know how to build. They was fast but not reliable. I remember it was breaking down and not doing as it should. Yeah, they could done one fast lap, but if they want to drive a long distance, it just broke and at the end they just find a Porsche and that solved the problem. Bija Žadeikis one for the first year. I remember his cousin crashed him, right? Yeah, he told me it's a brand new car. Yeah, it was brand new. The funny thing, So here you can cut Te ir out. kapu vieta KTK mašīnām. Šīs ir Žadeika autiņš viens, kurš bija paredzēts būvēt, braukt 2 gadus apakaļ, viņi nokrašoja viņa brālēns. Un šitas bija Andrijus kādreiz Kalašņikova mašīna, ko Kaunijā nokrašoja, kad lapiņš nesaslēdzās. Kādā kvalī, man liekas. Tā kā te ir vēl ko redzēt. Šitas ir Povilus Pērnavas vāks, kas bija kopā ar Arķumu nofilmēts. Neko, sākam. Laižam uz apskati. Nē, bet uz reģistrāciju un lai dabūtu tranzīta numurus. Šī tā kaut kāda laba lieta. USB ir. Te ir, man liekas, flashkai.
Not bad. Viss ļoti labi. Busiņš, esmu priecīgs par pirkumu. Varēsim arī moci ielikt. Tāpat normāls šķotrs. Tātad, mēs esam kaut kur te noparkojušies. Protams, tas būs garāks kā viss average mašīna. Un ejam uz Regitra. Tas ir viņu reģistrācija CSDD. Pirmo auto reģistrāciju. Redzēsim, kā mums ies. Dabūsim vispār numurus vai brauksim bez. Būs visrēcīgāk, es domāju. Mums vajag. Sēžam, te neblieš tik ātri, tā kā CSDD mums tur šokā naudu. Ar telefonu nevarējām nopirkt oktu, aizgājām uz kabinetu, tur 2 minūtes vēlāk iznāk ar jau papīru izprintāt. Vispār nekas nebija jādara, tikai 25 eiro un jāiedod dokumentu. Skaisti, kā vecos laikos. Jā, un labākais tas, ka mēs laidām garām savu numuru, ja mums ir 97. Tur ir 96. Tā kā mēs vispār pēc plāna pagaidām virzamies. Viss pie kases jāsamaksā un būs viss čotku. Let's go, baby. Bet, dirsā to... Viņi CSDD. Stunda 20. Tas pie mums ir tomēr bišķiņ jaudīgāks ir. Un viņš tiešām čels strādāja visu laiku. Strādāja, bet lēni. Nē, viņš tiešām klikšķināja visu laiku. Kaut ko izprintēja, kaut ko vēl. Tad tas tā. Mums vajag skoču. Nē, mums ir numuru palikņi. Kas vēl? Un skrūves. Mums ir viss. Mums ir viss, lai būtu oficiāli krūti. Jau, boss! Kā? Ko jaunais? Es gūps. Es stārķi. Kā Jāni, kādi pirmie iespēji? Labs busiņš. Tiešām labs. Nav nevainas. Noskrējiens jau arī zem 200 000 un tāpēc arī tā ir. Biturbo. Redzēs, ko tas biturbo mums tad nākotnē izstrādā. Kā vaļī? Labi vaļī. Viņa normāli. Komforta krēsls, ja būs jāataisa, šitas mehānisms jau neiet augšā lejā. Tur zināma taida, tur vajag vienu sūdiņu palocīt un viss strādās. Sašosim šito? Par beņķis neesmu starā, ka viņš ir šitāds, jo man muguļi ir sasvītus. Ir arī mums šāds laiks. Neredz, tas izlidiet. Kā gāja? Pēc lieliem lietiem pirmie aplis čērsām samet. Jā, izgāja, jā? Bišķiķi, es pēc saulētēm nezinu, jo te bija puņu saulētas super. Beļģi. Iet forši, bišķiņ jāmīši mīkst priekšā. Aizmugurē? Aizmugurē tā nejūt, viņš pieskraut, tad būs stabas, bet priekšā jūt, ka viņi ir tādi. Vajag oriģinālos, jā? Vai Bilsteins B6? Es nezinu, īsti nav pieredze slikta aftermarketu. Kondiška strādā? Jā, viņai vienkārši, man liekas, atjaunot. Diski bremžu jauni, priekšā. Wow! Tad jau arī kļuči noteikti. Tā ir man pat tur 4,7. Cik jābūt busam? Tā arī ir. No 3,5 līdz 4,5. Tā kā tu esi piekrauts pilns, tev vajag, lai to borts nelokās. Tur visu sastatīja, pārlika valodu, laiku. Telefonu nevarēja pieslēgt klāt. Viņš manu telefonu atrada, bet kaut kā tur kodu vajag ievadīt nevarēja. Es esmu saslēdzies ar šitādu, ka tur handsfree mašīna. Ka tur kāds ir noņēmis peratu nost. Ir ok. Busiņš foršs. Viss smuks tīrs salons nav nopirsts. Tādas lietiņas jāpēčiņī bišķiņi. Tāds vizuālās lietiņas. Un es teiktu, ka ļoti labs darba zirziņš būs mums. Pamainījāmies. Te ir pirmo 100 vai cik tur kiļus nobrauc. Raubis. Met mierā, kas ir? Tu es arī gribu pabraukt. Tad labi. Braucam apakaļ pār Lietuvas robežai. Urā! Esam bāzītē. Labs motors, jā? 5 stundas! Esam mājās! Eisā. Cēls izskatās, jā? Stārķīts. Tā ir jaunāk, jā? Stork. Robert, pirmie
100 km aizvadīt vairāk. Ir labi, būs labi. Viss kārtībā. Nav kam piesieties. Moš povers varēja būt bišķi vairāk. Kaut kā liekas, ka līdz galam neiet tā kā. Nu jā, aizmugurē arī ir jaunie kluči. Veci diski, jauni kluči un priekšā jauni diski, jauni. Nu, atdrošina to arī mūsu gandrīz šīs daļas piedzīvojumi ir beigušies. Te jau turpināsies kādu citu dienu. Prikola ar busu. Vai turās. Strāzdiņ, ko mēs šodien darām? Vakar atzinām busu. Šodien samainījām visu šķidrums. Nu vēl antifrīz esam. Dzēsēšanas šķidrums jānomaina. Tāds aizdomīgs viņš tur. Motāraiļu, kārbā, reduktorā. Pārliecinājāmies, ka tur vispār ir šķidrumi, tur ir šķidrumi. Samainījām. Nu, visi filtri novērtējām. Viss labi. Viss labi. Un tad mēs vēl aizmirsām piefilmēt, jā? Baldim. Nu, Lietuvā ir, kā es tur izēju cauri visu parādu, bet vakar aizmirsām piefilmēt tūrīti. Un jau paspējām izjaukt aizmuguri. Viss bombi ārā. Attiecīgi, jā, visu šito. Nu, bišķi nelikvīds tur viņš sanāca. Un tad... Ir daži kokmateriāli, ilīgo ugunsturā. Jā, finieši kā normāli ar līnu. Te mums taps reiz būs. Redzēs, ko nomainīs, ko nemainīs. Ko tu dari? Mums ir krutais beņķis, bet uz lamīšiem, kas šis tāpatās viņam regulē augstumu un šitā te, kad viņi iet pa tukšo, ir viens variants, ka tur jānomaina, tad tāds sūci atsevišķi izskrūvējās. Arī tur pačakarēt ar skruģi un tad viņš sāk ķert un strādāt. Šis te iet pa tukšo. Skrūvītis izskrūvē, bet viņš te... Lielā viņa lūst. Vēl jāpačakarē, ja? Jā, viņi lūst un viņus noņemt ir parasti salauztu viņu un tad viņi noņemt. Tātad, atpakaļ mūsu dzīvoklī Strojkā. Šo to jau izņēmām ārā. Visu gandrīz, jā, iztīrīs. Tad sāksim domāt, ko vajag pēc fakta, ko vajag, to liksim iekšā, ko nevajag, to neliksim. Izņēmām ārā šādas divas sienas, kas aizņēma ļoti daudz vietu. Nu, neefektīvi viņas tur bija iebūvētas, un bija diezgan smagas. Samazināja kravnesību. Es vispār tagad tā skatos. Tur tik krūta, ka te prasās pilnīgi galdiņu taisīt pār. Jautājums, cik viņš ir kravnesīgs, tas var parādīt oficiālo Snoeks uzlīmi, kas ir oriģinālā Snoeks Stage 2. Šitie ir iztīrīti. Te bija iekšā aizaudzis ar dubļiem. Mums ir tādiem mašīnā, kas ir trasē. Bet te nesaprotat paši? Ņem ārā za glušku. Nē, tas pat nav za glušku, tas ir pa ķīļi, kas notur viņu vispār vietā reāli. Vajadzētu būt tādā postā. Tas jau labi, tas ir tāpat no rūs, tas ir vienkārši pa virsu. Nu, šī kants parasti visiem Latvijas altiņiem ir no rūs. Viss labi. Tad uztaisīt viņiem visu. Otrs radiņi. Pasmaidi, kā mums to reiz būs. Nu tā, mēs esam numuru salīdzināšanā, čalis numuru salīdzināšanu. Pārbaudīs noteikti šasīs numuru. Jā, nu mēs numuru salīdzināšanu esam veikuši. Tagad jāņem nost lejuši tranzīta numuri. Viņi ir no kartona. Tā, nu to mums jāņem līdzi. Mēs ejam uz CSDD. Nu ko, ejam CSDD. Veikta numuru salīdzināšana. Tas ir pats svarīgākais visā ir, kad ir reģistrētas 6 vietas, ko vienkārši Latvijā šādai mašīnai nevarētu iebūvēt. Lai tik vienkārši piereģistrēt šis tā kā no Beļģijas. Mums ir 6 vietas jau tur reģistrētas, viņi to ir akceptējuši un līdz ar to šim busiņam ir 6 vietas. Nu ko, finally, protams, baterija izbeidzās tajā brīdī, kad taisīju apdrošināšanu, bet pa to laiku sanāca dabūt mūsu jaunos numurus. Wow! Dārgs numurs. Gandrīz racing, tikai ir vienkārši RA39. 2 cipāru bomba. Neko, tagad mēģināšu pielikt apakaļ un tad uz apskati.
Juhu! Maucam uz 12. vārtiem, bet no sākuma uz dīzeļu pārbaudi. Nu te vai man iepūtīs sejā vai nē? Tas ir jautājums. Kā visiem filtriem DPF-iem jābūt vietā. Vajadzētu būt. Pēc manām sajūtām ļoti tīrs gaiss nāk ārā, pat nesmird un nebūmu un nekas nav. Kā man liekas, ka te jābūt visam čotka ir. Kā Čaus teica, tu viss esot labi. Un esam iekšā. Viss skatē labi, izņemot to, ka drogas bremzes bišķi pa švaku. Vienīgais divnieks par ručniku. Neko. Samainīs noteikti lokus, saregulēs un būs labi. Kaut kā stulbi likās, ka viss būs labi. Nu tā mums te gadās. Šad tad iet, šad tad neiet. Nekas.